Kāda ir tava sajūta pēc šīs spēles? Vai cik neizšķirs bija tu, tavuprāt? Nu, atšķirība no divām komandām bija 20 minūtes. Diemžēl tas ir liela nauda. 30 miljonus vai 40 vai nezinu. Katrs spēlētājs, kuri viņam ir. Tad nevaram pagaidām mēs spēlēt pret tādiem komandiem 90 minūtes, diemžēl. Bet meistarība arī pietruka. Fiziska forma arī. Tad šeit mēs redzēsim visus mūsu problēmas, kad mūsu spēlētāji nespēlē klubos. Mums bija tikai 4 dienas sagatavošana. Protams, taktiski, manuprāt, viņi spēlē, kā mēs gribējam, kā plānot, tehniski normāli, bet fiziski 4 dienas, ko mēs varam darīt. Spēļu praksi vajag, trenēties klubos vajag, labāk spēlēt labākos klubos arī. Liela atšķirība no šodien komandām. Liela, diemžēl. Bet kopumā es ļoti apmierināts ar puišiem, ar atmosfēru, ar lielu spēli. 70 minūtes bija laba spēle. Protams, viņam vairāk iespējas, vairāk ball possession, bet mēs pirmas puslaiks fantastisks, manuprāt, pret trešajā komanda pasaulē. Denis Rakela pendele iespējamā, tavuprāt, bija pārkāpums, nebija pārkāpums? Viņš teica, ka jā, bija pendele. Šabalā bija blakus, arī teica, ka bija. Bet es neredzēju tuvu, jā, tad neko par to nevaru teikt tagad. Vakar teici, ka būs labs šovs. Izdevās? Ko tu domā? Manuprāt, ļoti labs šovs. Manu arī. Pašā spēles sākumā arī vakar teica, ka Nīderlanda presingos, bet pašā spēles sākumā tieši mēs uzspēlējām tādu pamatīgu presingu ar 6 spēlētājiem. Jā, gribam to izdarīt, trenējamies, jā. Un izdevās. Tas bija, manuprāt, pārsteigums viņam, un līdz pirmā puslaika beigām viņi mazliet, tu redzi, ka viņi priecājas, kad iesiet. Tas bija labi. Un par to es arī runāju ar spēlētājiem. Mēs nedomājam par rezultātu. Mēs saprotam, kur mēs un kur viņi. Un tas ir objektīvi. Bet, ko teicu viņam pirms spēle, bija tā, ka pēc spēles neviens holandietis nedrīkst jūtos labi vai viegli. Un, manuprāt, tas izdevās. Es biju droši 2 mēnešus pirms tam. Protams, 1 vai 2 pozīcijas nebija. Es nebiju pārliecināts par viņam, bet pārējie, principā 95%, manuprāt, es zinu pirms treniņu nometnē. Как? Kā kuru reizi dažreiz līdz pēdējai dienai nezinu, bet šobrīd biju pārliecināts par sastāvu izvēli. Neilgi pirms pirmiem ielaistiem vārtiem, ka bija jau laikam 2 maiņas izdarītas, aizsūtīja Kasparu Dubru sildīties, vai bija doma pāriet uz 5 aizsargiem? Nē, par to nedomāju. Gribu Višņakovam dot iespēju, tāpēc, ka Šabala bija noguris, un viņam bija grūti arī pietruka spēļu prakse. Fiziski viņš nebija laba forma, diemžēl, bet
viņš spēlē ļoti labi arī ar bumbu. Daudz bumbas viņš kontrolē un tādu ciņu, ka viņš dod tiem diviem aizsargam, Indi un De Vrij. Es nevienu reizi neredzēju. Tad, jā, gribam pastiprināt uzbrucēju, tāpēc, ka Višņakovs ļoti ātrs spēlētājs. Nu, bet, diemžēl, pietrūka, nezinu, taktiskas zināšana. Joprojām izlasē jaunākais spēlētājs ir Jānis Ikaunieks. Viņš spēlē ļoti svarīgā pozīcijā un nospēlē visas 90 minūtes. Vai tu esi ar viņu pilnībā apmierināts un vai varam uzskatīt, ka nākotnē, varbūt pat tuvāk nākotnē, viņš varētu būt viens no mūsu izlases līderiem? Nu, es ceru, jā, kāpēc ne. Viņš jauns, viņš enerģiski, ātrs spēlētājs, spēlē Francijā tagad, tad būs labs pieredze viņam. Šodien, jā, svarīga pozīcija, bet arī mums bija problēmas cauņu ilgu laiku. Viņš nevar palīdzēt mums. Bet Jānis, es ļoti apmierināts ar viņu sniegumu šodien. Viņš cīnās, viņš dod piespēles, labas 2 vai 3 reizes viņš izdarīja soda sitienus. Tad, manuprāt, viņš spēlē labi. Holandiešiem ir daudz meistarīgu spēlētāju, vai bija kāds, ar kuru jūs noteikti netikāt galā, kuru neizdevās neutralizēt, ja var kādu vienu atzīmēt? Mēs runājam daudz par 3 spēlētājiem pirms spēlē. Par tiem, ar kuriem mēs gribam spēlēt personīgi. Ja? Snaiders, Huntelaars un Van Persijs. Tad, manuprāt, izdevās pilnīgi. Van Persijs, Tarasovs Igors spēlē ļoti labi un viņš pilnīgi vyključil viņu no spēles. Un arī Snaiders, Zuzins un Janka, kad viņi bija viņas zonas, tad viņi ļoti labi spēlē ar viņu. Huntelaars arī bija audz, bet Depais varbūt. Viņš var apspēlēt 2-3 spēlētājus vienkārši un grūti ar viņu, bet pirmie vārti bija tie, kuri neobligāti mēs ielaidām, jā, un tās ir meistarība. Flangos bija problēmas, Depais tur darīja, ko gribēja. Vai piekrīti, ka malēji aizsargi ir problemātiska pozīcija un arī tādā ziņā, ka alternatīvu tādu, kas varētu ļoti labi aizvietot tur labo aizsargu, kreiso aizsargu, ka ir diezgan problemātiska pozīcija? Vispirms Ginča gūt traumu un tas bija, protams, slikti, ļoti slikti. Pēc tam, manuprāt, tas nebija tikai malējas aizsargas problēmas. Tāpēc, ka pirmā puslaika, un ar to mēs runājam ģērbtuvē, Višņakovs, Aleksejs viņam vai Depais skriet uz centru daudz. Un kreisais aizsargs Williams, viņš veica ieskrējienu. Jā, un tas bija problēma, tāpēc, ka Višņakovs ar viņu ne katru reizi skrien. Bet otru puslaika mēs sākam arī ļoti labi. Manuprāt, viss bija kārtībā līdz pirmajiem vārtiem. Tur mēs mentali slomались. Jā, ne fiziski varbūt, bet mentali.